sen neredzēts. Nu, pastāst kaut ko gudru tādiem vienkāršiem vārdiem. Nu, ejam tad tur uz molu un tu vari skatīties to tālumā, es tev izstāstīšu. Kā vienkārši. Nāc, drošāk nebaidies, ir tumšs un tev pilnīgi viss ir jau apnicis un tu visu kaut ko esi izmēģinājis un tev ir sajūta, ka viss ir galīgi ne tā, kā tev vajag. Un iestājas tukšums sajūta. Un tad tu nesaproti īsti, no kā atkal sākt un ko darīt. Jo nedēļa atpakaļ tev bija savu mērķi, kaut kādu plāni un kaut kādu uzskatu. Un varbūt jau tev nedēļas laikā mainījās pat kaut kādu ticības principu vai pat visu. Kaut kāda dzīves filozofija. Ja? Tad tas liecina tikai par to, ka tev ir atkal jāsatiek savs tukšums, savu nespēcību. Un jāpušās, jāsāk atkal viss no gala. Un jānoķer tas moments, ka tev atkal kaut kas tajā visā patiks. Tajā, kas tev šajā brīdī liekas mazsvarīgi un bezcerīgi. Un vienkārši, ko tu visu gribētu izmest. Tagad viss tās sajūtas, pārdomas un tā tālāk. Tu vienkārši liecies guli. Nu, ja nevar pagulēt, tad vienalga vienkārši nogaidi. Bet nedrīkst šo stāvokli ignorēt, tāpēc, ka tā ir daļa no tevs. Un, ja tu tādos brīžos jūties tukšs un nekāds, tad iespējams tavu patiesā daba tāda arī ir, jo ļoti bieži maskas krīt. Un teātris nav iespējams ilgi spēlēt, un tev jāpaskatās acis viens pret viens ar sevi, un tad tev ir atkal ar kaut ko jāsāk. Vai tēlot spēlēt, vai kaut ko būvēt no jauna sevī, no patiesības un no pieredzes par patiesību. Es domāju, ka vienkārši visu tādu parastākā vienkāršība bieži nostrādā, jo man pieredze rāda to vienalga, ko tu mācītos tur. Nezinu, ko tu tur praktizēt, ka tev vairāk vai mazāk jātic savai intuīcijai, un ja tev ir slikti un gribās raudāt, tad nāc pie jūras raudā vai raud mājās spilvenos, bet pa lielam tev jāsaprot, ka tev jādara tas, ko tev gribās darīt, jā, un tu jau vari uzlikt kaut kādu šablonu sev, dārgi nopirkt ezotēriski par naudu, jā, bet diez vai tas līdzēts, jā, kāpēc es to saku, tāpēc, ka es esmu pilnībā kādreiz to visu izmēģinājis, un es domāju, ka ļoti daudz var izmēģināt un sapratuši, ka ja viņi nedarīs, necelsies un nekritīs un nesāks visu no jauna, neviens viņu tā neizdarīs, un tajā ir tas skaistums.